Labdien! Mani sauc Ģertrūde Lazareva. Pēc profesijas es biju ķīmijas un bioloģijas skolotāja. Patreiz atrodos pensijā un dzīvoju laukos. Laukos ir ļoti labi klimatiskie apstākļi, man patīk rušināties dārzā, audzēt puķes. Kādu dienu pie mana dēla atbrauca ciemos pastars Vitālijs ar kādu kungu Vasiliju Istunovu no Starptautiskā ekotehnoloģiju institūta un dāvināja man nelielu mazu bionano plāksnīti. Izlasot visu instrukciju un noklausoties padomus, es nolēmu šo te plāksnīti izmantot antūrijas augšanai un paskatīties, kā viņa man uzvedīsies laukos, jo viņai īpaši laukos nepatika augt. Pirmais, kas mani pārsteidza, ka tajā pusē, kur stāvēja nanoplāksnīte, man antūrija pēkšņi deva spēcīgus 4 skaistus sarkanus ziedus. Taču tajā pusītē, kur šīs plāksnītes nebija, man antūrijā bija pilnīgs tukšums. Visu laiku pakāpeniski, puķu podu ar antūriju noliekot tajā pusē, kur stāv nanoplāksnīte, man antūrija vēl deva krāšņus, skaistus ziedus. Taču nolēmu, ka varbūt arī tukšo vietu man var aizpildīt burvīgā nanoplāksnīte. Un ticiet vai ne, viss arī notiek tā, kā tam jābūt. Tajā tukšuma vietā man antūrija dod jaunus dzinumus ar krāšņiem, skaistiem puķu ziediem. Tāpēc viennozīmīgi ticu un gribu teikt, ka tā nav sagadīšanās. Tā ir tik tiešām šīs unikālās, mazās bionano plāksnītes neizsakamais spēks, kas palīdz manai antūrijai plaukt un ziedēt. Paldies!